Jau 4. gadu Salacgrīvā Jāņa tiek ielīgota spēlējot teātri. Novadiedzīvotāji, kas ikdienā šo skatuves mākslu nekāda nav saistīti, parasti labprāt atsauc šī pasākuma rīkotājiem un iejūtas sev piedāvātajās lomās. Šogad Salacgrīvieši iestudēja Vēla kalpus. Režisors, kurš ikdienā ir Salacgrīvas vidusskolas direktors, stāsta, ka visi piedalās ar prieku, strādāt ir viegli, jo visi grib to darīt. Sākam kaut kad maija sākumā. Un tad divreiz nedēļā ir mēģinājums. Sākumā vispār lasam tikai to tekstu, un tad, kamēr viņi dabūna galvā iekšā, tad jau aiziet. Un ir jau tā, ka cits aizņemtāks darbā, tad nesanāk to galvā dabūt pēdējos mēģinājumos, tad tikai iegaumē visu to tekstu. Ar to tekstu visgrūtāk. Un, ja nezinu tekstu, tad tā darbība ir tā, kā teikt, bremzējās. Bet, ja zinu tekstu, tad jau viss aiziet raiti. Nav tā, Skatījos, dažiem tur tā diezgan īpaši tērpi, kā tad jūs tur pie viņiem? Meitenes brauc speciāli kultūras, tam meitenes brauc uz kino studiju, lai saņem, bet tur jau bija rindā jāstāv, tie Vēla kalpi iet pa visu Latviju urrāšu tiem amatieriem visiem. Tur nemaz rindā bija jāstāv, lai dabūtu visu to daudz maz autentiskās lietas, kas bija kādreiz filmā. Aktieru atlasīgi gadu ir kultūras nama speciālistu ziņā. Jau ziemā tiek nolēmts, ko tad šoreiz iestudēt, un tad tiek meklēti lomām piemērotākie aktieri. Tas nolūks ir katru gadu citi pazīstami ļaudis. It kā jau pazīstam viens otru, bet tā doma bija tāda, kas strādā tur grāmatvedībā, pilnīgi kaut kādās citās lietās. Ja, tad ikdienā viņš to nedara un tā mēneša laikā mēģinot, viņš ir aktieris un tēlo izrādē. Un ja kas, tas vienmēr iznodās ļoti spoži. Vēl šogad 4. gadam Vēla kalpiem lomām pretendenti bija, visi piekrita. Tiešām neviens atteikums nebija. Tā kā šis gads ir tā kā šķiet, ka būs viss kārtībā. Pāris aktieri pieaicināti no teātra studijas, kas darbojas kultūras namā. Arī skolotājs Mārtis Majors, kurš šoreiz iejutās Zviedru Sūģņa Svensona tēlā. Lūk, atslēgā! Ja labi sanāk, tad, piemēram, ir ļoti patīkami, kad, teiksim, kaut te paši aplausē sanāk vai kaut kas tāds. Jau tev jau tā. Un savādāk, nezinu, kaut kāds variants, kas kuram. Cits izpaužās tā, cits savādāk. Kaut kā patīk teātris spēlēt. Kā jums šķiet šī tāda laba tradīcija Salacgrīvā šeit pirms Jāņiem, kad visi sanāk un citi spēlē un citi tie paši skatās? Es domāju noteikti, kāpēc ne? Savukārt Vēla kalpu Līgavu, Rūtas un Annas lomās jaunatnes iniciatīvu centra speciāliste un Ainažu slimnīcas fizioterapeite. Nebija apdomas mirkli vispār. Man piezvanīja Ines Jarāna un viņa saka, mēs tev sameklējam lomu un tev jāierodās, tad, kad mēs tev zvanīsim, tad tev ir jābrauc mēģināt. Bet es neesmu redzējusi filmu ļoti sen un tā tālāk, bet nebija atkāpšanās ceļa. Iepriekšējos gadus droši vien nācāt skatīties, ne? Jā, nācu skatīties. Man šajās Līgo izrādēs ir piedalījusies arī mamma un tētis. Tā kā gandrīz pusģimene būs. Tā ir tāda forša tradīcija, kā šķiet? Es domāju, ka noteikti, jo paskatieties, cik daudz cilvēku arī šeit ir atnākuši, un tā ir katru gadu. Jā. Tas ir pats labākais, kad savējie atbalsta. Ir kāda pieredze pirms tam bijusi teātra spēlēšanā? Kādreiz bērnībā, bet principā nē. Bija pārsteigums, ka piedāvāja to lomu? Jā, sākumā bija pārsteigums, piekritu, pēc tam domāju, iet uz pirmo mēģinājumu, vai tas ir vajadzīgs, bet tik tālu esam nonākuši, tā kā ceru, ka būs labi. Tagad ir prieks, ka piekritāt tomēr. Jā. Kolorītā vācu barona Mantēfeļa loma bija piešķirta Salacgrīvas ostas kapteinim. Kā tas bija, kad zvanīja piedāvāja to lomu, bija pārsteigums? Pārsteigums, es domāju, īpaši nē, jo man jau Ines pagājuši gadu teica, ka man laikam kārta esot pienākusi. Tā kā viss ir kārtībā. Vienmēr viss notiek pirmoreiz. Kāda bija tie mēģinājumi procesi un vispār tā teātra spēlēšana? Ir kāda pieredze? Pieredze nav pilnīgi nekāda. Es gribu rīkot vienu derību, vienu likopu un atstāt tev bez biks, bez vienu paltraku. Bāran, liels kungs! Bail! Viņš ir bail! Jums tās dārga maksās! Es varu maksāt! Es maksātu to rēķinu! Bet ja tu zaud, tad tu ir man kalpus visu mūžu! Nē, Bāran, liels kungs, tād jau sanāk tā, ka es neko nevinnēju. Labāk līksim tā. Ja es jūs pārēdu,
tad jūs kariet ar zirgiem un kuķi rancuku pieder man. Gud? Gud. Bet ja es tev pārēdu, tad es tev jūdzu iekš to zirgvietu un brauc pa visu Salacgrīvu. Tas geht? Geht! Salacgrīvieši vērtēja, ko iestudēt varēs atrast vienmēr, un gan jau arī aktieru neaptrūksies, tāpēc šī tradīcija noteikti turpināsies arī citus gadus.